Zigmārs Raimo, brāļi Bruno un Daniels Lielbārži, Raimo Vīgants un Linda un Lauris Kaparkalēji. Tie ir tikai daži no sporta izcilībām, kuru vārdi komentārus neprasa. Viņus atpazīst pasaulē un godina arī savās mājās. Šoreiz Madonas nodas sporta laureāts 2025 ceremonijā, kur kopumā tika pasniegtas 146 balvas. Mēs esam ļoti kuplā skaitā šeit un prieks par visiem mazajiem ķipariem, kas jau sasnieguši augstas virsotnes, un viņiem noteikti viss vēl ir priekšā. Tāpat prieks arī par visiem lielajiem un pieaugušajiem sportistiem, kas piedalās dažādos sporta veidos. Un tas kopā parāda, ka Madona var un mēs esam augstāki. Tad rezultāti ir sasniegti augsta līmeņa. Treneri ir strādājuši ļoti labi. Šogad mums ir nācis klāt futbols, basketbols, volejbols no komandas sporta spēļu veidiem bērniem. Tātad bērni ir pareizā piramīdā audzināti un audzina tālāk priekš lielajām komandām. Mēs ar to varam tikai un vienīgi lepoties. Par sasniegumiem pasaules un Eiropas sacensībās, kā arī Latvijas mērogā, sveikti tika treneri, sporta spēļu komandas, sporta klubi biedrības, aktīvākās apvienību un pagastu pārvaldes sporta pasākumu organizēšanā, atbalstītāji sportā un, protams, paši sportisti. Pagājušajā gadā saņēmu par distanču slēpošanu, šogad jau par rolleru slēpošanu. Gandarīz viens un tas pats, bet ir ļoti grūti, ir cītīgi jātrenējas un es esmu gandarīts par sevi. Bet kā ar vecākiem? Tas ir tik vienkārši? Ir rokā un viss? Tik vienkārši varbūt nav, bet ir baigi foršā sajūta tāds lepnums par sasniegumiem savu dēlu, bet vecākiem, tāpat kā treneriem, ļoti daudz darba. Lai šo sasniegtu, arī vecākiem ir jāpiedalās tajā bērna, jāatbalsta, jo nevienmēr gribās iet uz to treniņu, un tētim ir jāsagatavo slēpes, mammai jāpabaro, jāsadod siltas zeķes, biezi cimdi, un jāsēž trases malā un jāgaida un jāsalst. Superīgas sajūtas, patīkami otrā reize un ir atmaksājies tas, ko darām. Es nodarbojos ar taekwondo gandrīz 7 gadus. Sākumā gāju karatē, tad izdomāju pāriet taekwondo. Vienkārši interesē, kādam iesi stipri varbūt arī. Bet otrs arī treniņi visā lokanībā, tajā visā, kas palīdzēs par vecumdienām, ir iespējams. Bet taekwondo jau nav kaušanās uz ielas, vai ne? Nē, tas nē. Taekwondo ir tādā pašaizsardzībā. Vairāk mēs pašaizsardzību trenējam, ja mums sanāk aizstāvēt kādus citus, tas ir pamatā mums. Ceremonijas laikā tika paziņoti un sveikti arī iedzīvotāju balsojuma noteiktie populārākā sportiste, populārākais sportists un populārākais treneris. Gada sportiste esmu jau 3. gadu pēc kārtas. Tas, protams, vienmēr priecē, vienmēr ļoti patīkami. Lielākais sasniegums, protams, šogad tās ir Olimpiskās spēles. Tas ir brīnišķīgi, protams, arī ar brāli kopā. Tas arī vēl īpašāk šo pasākumu padarīja. Un, jā, kopumā prieks par visu aizvadīto sezonu un, kā jau vienmēr, par sporta laureātu un gada sportistes titulu. Savukārt balvu par mūža ieguldījumu atzīmējot 75 gadus sportā saņēma vairākkārtējā pasaules, Eiropas un Latvijas čempione, sporta veterāne Zinaida Rācināja. Liels paldies par novērtējumu, pašvaldībai, par manu atbalstu, ka es braucu vai uz Eiropu, vai uz pasauli. Paldies Andrim Saknim, viņš mani ievilka atpakaļ sportā. Paldies arī Līvānu meitenēm, ka viņi grūta brīdi man palīdzēja, sniedza man roku. Un tā es arī turpināju sportošanu. Kas ir tas, kas dod to spēku, enerģiju celties, iet arī? Es nevaru savādāk. Sirdī vajag visu laiku skābekli. Un ja būtu skābeklis, ir jāskrien vai jānojo, vai jāslēp, vai ar rīteni jābrauc. Viss tas ir jādara, priekš savas veselības. Tas nozīmē, ka sportošana turpināsies. Turpinās, kamēr varēšu, tikmēr turpināšu. Nerimstošs pārs arī sporta veterānei Dacei Saulītei, laureātei ar izciliem rezultātiem Rogainingā. Rogainings, jā. Tas bija pagājušajā gadā ļoti smags, ļoti grūts Spānijā, kalnos. 24 stundas bez pārtraukuma, faktiski atrodoties 36 stundu bezmiega režīmā. Jā, mēs pierādījām, ka mēs varējām būt, gluži ne pirmās, varējām būt otrās, palikām trešās. Bet aiz mums palika Krievijas komandas, 2, kuras startēja zem Amerikas karoga. Tā kā mēs izdarījām to, pierādījām, ka mēs arī kaut ko varam.
ka mēs esam vieni no retajiem, kurus pilnībā atbalsta Madonas novads. Mēs varam ar to lepoties, un ne tikai valsts griezumā, bet arī visā Eiropas un pasaules citu novadi, teiksim tā, ar lielām zobu sāpēm to dara. Līdz ar to jādara viss iespējami, neiespējamais, lai mēs esam tādā, es teiktu, virsotnē. Un virsotnes ir. To pierāda arī jau šī gada sasniegumi. 26. gads tiešām ir sācies lieliski ar mūsu olimpiešu startiem, 5 distanču slēpošanā, 1 biatlonā, 2 treneri no Madonas bija, un arī slēpju testētājs Silvestrs Švaugsts bija olimpiskajās spēlēs. Tātad tas jau kaut ko nozīmē. Vēlot augstākos sporta piedestālus Madonai arī turpmāk, Sandra Zariņa, Andris Milnis, RTV.